Jau daudzus gadus Bolderājas iedzīvotāji cīnās ar milzīgu problēmu. Tās ir smakas, kas nāk no rūpnīcām, kas atrodas šeit. Aiz manas muguras jūs redzat dūmus, kas nāk no Latvijas finieru rūpnīcas Lignums. Un šie dūmu mākoņi veido nepatīkamas smakas. Tanī pašā laikā šis nav vienīgais smaku avots. Smakas tāpat nāk no attīrīšanas stacijām aiz Daugavgrīvas un arī no Silikāta ielas. Jau daudzus gadus vietējie iedzīvotāji ir rakstījuši sūdzības, ziņojumus, vērsušies valsts iestādēs, kas atbild par vidi, ar jautājumiem, lai šī situācija tiktu risināta. Valsts iestādes atbild, ka viss atbilst normas robežām. Proti cilvēka dzīvībai, veselībai un apkārtējai videi apdraudējuma nav. Bet tādā pašā laikā man ir jautājums, kāpēc šo gadu laikā ir pieaudzis onkoloģiski slimo pacientu skaits, Bolderājas jaunie kapi paplašinās un cilvēku dzīves kvalitāte paliek sliktāka. Jautājums, vai ar to nav jāsāk kaut ko darīt, lai cilvēku dzīve kļūtu labāka, veselīgāka un lai nebūtu jāindējās ar šīm vielām. Kāpēc es saku jāindējās? Vai jūs zinājāt, ka visās šajās smakās ir vielas, kuras tiek izmantotas, piemēram, cilvēku mirstīgo atlieku balzaminēšanai, balzamizācijai? Vai tā nav cilvēku indēšana? Tā ir cilvēku indēšana. Es esmu pieņēmis lēmumu sagatavot vēstuli Latvijas valsts prezidentam, atbildīgajai ministrijai un Rīgas domei ar jautājumiem un prasību šo jautājumu risināt. Tāpat es esmu pieņēmis lēmumu izsludināt Bolderājas iedzīvotāju parakstu vākšanu pie šīs vēstules, lai varas iestādēm parādītu, cik mūs ir daudz, ka mēs visi kopā esam spēks un ka mums rūp dzīve šeit. Daudzi varbūt teiks, ka Bolderāja atrodas pārāk tālu no Rīgas centra, ka tā ir pilsētas nomale, kaut kāds krievvaldīgo bandītu, dzērāju, narkomānu rajons, bet arī šeit dzīvo cilvēki. Un šeit nemaz nav tik traki, ja mēs katrs spēsim parūpēties par mūsu rajonu, kur mēs dzīvojam. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai sociālajos tīklos, tiklīdz būs zināmas vietas, kur var parakstīties. Es jums ziņošu, bet ja jūs vēlaties parakstīties un piedalīties šajā akcijā, lūdzu sazinieties ar mani. Telefona numurs un e-pasts arī sociālajā tīklī pieejami un veidosim mūsu rajonu, lai viņš būtu labāks.